Politiskajiem notikumiem bagāta šī diena bijusi arī partijas No sirds Latvijai biedriem. Kongresā negaidīti valsts prezidenta amatam izvirzīts Saeimas deputāts Gunārs Kūtris. Biedru runās līdzinējām varas partijām kritika netika taupīta. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Partija No sirds Latvijai maijā atzīmēs savu pirmo gadskārtu. Šodien kongresā tās biedri pulcējās nomierinošas mūzikas pavadībā, bet vēlāk ar netradicionālu pavadījumu Saeimas deputāta Arvīda Platpera izpildījumā dziedāja valsts himnu. No sirds Latvijai Saeimas opozīcijā pārstāvēt ar 7 deputātiem. 2 no tiem gan nav partijas biedri. Partija uzskata, ka ir ļoti nozīmīgs politiskais spēks. Ar mums rēķinās nevis kā ar deputātiem, kā ar partiju, kurai studējusi aktieru kursos, bet kā reāli domājušiem saprātīgiem cilvēkiem, jo mūsu idejas pieņem. Viens no kongresa uzdevumiem šodien bija izraudzīties valsts prezidenta amata kandidātu. Par labāko variantu No sirds Latvijai uzskata visas tautas vēlētu prezidentu ar plašākām pilnvarām. Šobrīd vairāk nekā iepriekš ik viens no mums apzinās, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir vajadzīgs prezidents, valsts līderis, nevis marionete, kas, piemēram, raudzīsies, lai gadsimta projekts Rail Baltica, kā arī vairāki valstī nozīmīgi uzņēmumi, kā Latvijas mobilais telefons Latelekom, nonāk pareizās draugu rokās. Prezidents, ar kura viedokli rēķināsies un ņems vērā. Kongresā izskanēja priekšlikums prezidenta amatam virzīt partijas līderi, taču viņa no šādas iespējas atteicās, iesakot partijas biedru Gunāru Kūtri. Viņš arī būs partijas valsts prezidenta amata kandidāts, kura vārds vēlēšanu biļetinā tiks ierakstīts līdzās pagaidām vienīgajam oficiāli izvirzītajam prezidenta amata kandidātam Mārtiņam Bondaram. Madara Līcīte, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.